links uz anketu. Tātad aizpildiet šo anketu, parakstiet viņu ar elektronisko parakstu un nosūtiet viņiem uz e-pastu. Un nākamais solis, kas ir vajadzīgs, ir, lai jūs apmaksājat šo te valsts nodevu. Tur bija 24 laikam ar kaut kādiem centiem, bet to jūs atradīsiet, tur arī ir informācija. Ir varbūt kāds, kurš jau ir pieteicies? Pirksti jūs uz augšu var uzlikt, ja kāds ir, nav? Ir. Ir viss kārtībā. Tad ir tie, kas ir pieteikušies ļoti labi. Tie, kas vēl nav pieteikušies, tad nevelciet garumā, vēlams to izdarīt, lai neuzkāptu elektroniskos sakarus arī. Jā, jautājums. Jāni. Jūs dzirdat mani? Dzirdu. Jā, super. Tātad es tikai no šodienas esmu pievienojies jums. Un kas man tur ir? Es to drīkstu attālināt, būs eksāmens vai būs uz vietas? Eksāmens ir uz vietas 2. martā, Eksporta ielā, SIA elektroniskie sakari. Laiku viņi vēl noteiks, bet klātienē, eksāmens ir klātienē. To var arī paskatīties pirmo ierakstu mūsu, tur es stāstīju par eksāmenu, kā viņš tur notiksies. Vēl viens īsts komentārs. Es runāju ar pieteicos, lai pie jums tiktu, un tam es izstāstīju to, ka man pēc 11 dienām 16 paliek, vai es tagad arī drīkst pieteikties un jāsagaida 16 gadi. Pēc cik dienām to paliek? 11 dienas, 23. februārs. 23. februārs. It kā pēc likuma ir tā, ka personas, kas ir jaunākas par 16 gadiem, kopā ar pieteikumu sūta arī vecāku rakstisku atļauju. Tā kā teorētiski, laikam, ja jūs vadīties no likuma normas, tad tev, ja tu sagaidīsi 16, tad tu vari sūtīt viens pats. Ja tu sūtīsi tagad, tad tev vienkārši no vecākiem vajag rakstisku atļauju, ka apmēram teksts es tāds un tāds, neiebilstu, ka mans dēls tāds un tāds, kārto radio amatieru eksāmenu. Vārds, uzvārds, paraksts, datums. Bet es tagad drīkstu sagaidīt savu dzimšanas dienu, tad nosūtīt, jā? Jā, var arī tā darīt, jā. Jā, es domāju, ka nebūs. Super, labi, paldies. Okay, jā, lūdzu. Tad vēl kādam kāds jautājums ir par šo? Ja jautājumu nav, tad šodien jums būs ļoti, ļoti interesanta un tāda ļoti, ļoti apjomīga tēma par radioaparātiem, par schēmām. Un šodien ar jums pieredzē savā darīsiet Gunārs YL2 Gauja Delta, jeb GD, kā viņš sevi sauc. Tad lūdzu, Gunār, mikrofons tev un lai veicās. Jā, dzirdamība laba? Halo, dzirdat var labi mani? Jā, labi dzirdam. Labi dzirdam, jā. Jā, labvakar visiem. Prieks, ka ir nostabilizējies klausītāju skaits un tas nesarūk. Tad Arvis drusciņi pabiedēja, bet, skatoties eksāmena jautājumus, šī tēma ir plaša diezgan, pat cik es ceru, ka jūs atbilstat radiometru definīcijai, kas ir ieinteresēts un uz pašu izglītību tendēs cilvēks. Tad es izstāstīšu tādas lietas, kas var noderēt arī nākotnē ārpus eksāmena. Bet ir daudz jautājumu, kurus es atradu arī eksāmena paraugos, un tos tad es tā īpaši uzsvēršu. Tad sākam ar zemo frekvenču filtru. Es tā nevaru saprast, vai man lasīt to, kas ir rakstīts, vai tikai komentēt. Īsumā tad low pass filter, zemo frekvenču filtrs, kas laiž cauri zemās frekvences un frekvences virs robežu frekvences slāpeno. Šis jautājums noteikti būs eksāmenos. Bija laikam tendence, ka būs uzzīmēts filtrs un pēc tam kādai frekvenču raksturlīknei atbilst. Tātad frekvenču raksturlīknei labajā pusē. Ja saucas amplitūdas frekvenču raksturlīkne pa vertikālās amplitūda, pa horizontālajai frekvenci. Tā, nākošo. Augsto frekvenču filtrs arī tāpat sastāv no 2 rezonances elementiem, tikai šīs laiž cauri augstās frekvences un nogriež zemās frekvences. Tālāk. Rezonances kontūri, tā ir radiotehnikas sāls, un ar to arī visi radiotehnikas brīnumi tiek
panākti. Pirmais tātad paralēlais kontūrs, rezonance ir maksimālā pretestība, virknes kontūrā rezonance ir minimālā pretestība. Tad rezonances frekvenci aprēķina pēc tās saucamās Thomsona formulas, kas ir 1 dalīt ar 2pi kvadrātsakni no L reiz C. Pamatprincips tātad, ja kapacitāte pamainām 4 reizes, tad frekvence pamainās 2 reizes. Tālāk. Tātad joslas filtrs. Tas ir tāds filtrs, kas laiž cauri frekvenci, un šeit arī atgriežot uz iepriekšējo tēmu. Virknes kontūrs laiž cauri, tāpēc, ka viņam tā rezonance ir vismazākā pretestība, vai paralēlais kontūrs var arī kalpot kā joslu filtrs, un tātad viņš nešuntē uz rezonances frekvences. Noteikti pa joslu filtru būs kaut kur jautājums arī eksāmenā. Būs iespējams, ka tas paralēlais kontūrs būs kaut kādā schēmā, un tad jūs prasīts, kas tā pa schēmu, un tad jūs varat atbildēt, ka tas ir joslas pastiprinātājs. Tālāk. Sprost filtrs, režekcijas filtrs tad arī tiek veidots uz virknes vai paralēlā kontūra bāzes, un tas atkal konkrēto frekvenci nelaiž cauri. Redzat, kreisajā pusē virknes kontūra viņš nošuntē un nelaiž uz slodzi, vai paralēlā kontūrs ieslēgts virknes slēgumā slodzi, un viņš atkal uz slodzi nelaiž to frekvences, kuras ir noskaņots. Jautājumi, ja būs, tad lūdzu prezentācijas beigās, varbūt tagad vienkārši prezentācijas laikā piefiksējat, tad es paskaidrošu plašāk. Tālāk tāda iekārta kā taisngriezis, ko pagājušais Matīs pieminēja. Tad mums elektrotīklā ir maņstrāva, bet pārsvarā visu elektronisko iekārtu darbināšanai tiek izmantota līdzstrāva. Un šis ir viens no taisngriežu veidiem, populārākais un efektīvākais, saukts par tiltiņu taisngriezi. Tālāk. Šāda schēma arī būs eksāmenā, tikai tur būs, kā saka, uzjautāts, kas tas ir pa zvēru. Un tad jūs zināsiet, ka tas ir multivibrators. Ir viens no ģeneratoru tipiem, tiek izmantots ļoti plaši cipartehnikā. Izējā ir taisnstūra impulsi, ļoti tuvu taisnstūrami. Tā sprieguma stabilizators arī eksamena jautājumā, pie kam eksamena jautājumos es redzēju 2 piemēros. Tā ir tā iekārta, kur kreisajā pusē ieejas spriegums ar UE atzīmēts, vai arī ieejas, kur ir mainīgs spriegums, dažādu iemeslu dēļ, bet mainīgs līdzspriegums. Tur vairs nav mainīgs, tur ir līdzspriegums, bet izējā uz slodzi R, tur tiek nodrošināts konstants spriegums, neatkarīgi no ieejas sprieguma svārstībām un neatkarīgi no slodzes pretestībās. Tas viss, protams, notiek stabilizatora darbības diapazonā. Ieejas spriegumam, protams, jābūt ir lielākam par izējas spriegumu. Vienkāršākais stabilizatora veids ir, ka mums ir tātad no UE kreisajā pusē ir RV rezistors un ir diode DZ, saucamā ZNR diode, un no šīs ZNR diodes mēs uzreiz varam noņemt stabilizēto spriegumu ar mazu patēriņu. Tur līdz kaut kādiem dažiem 10 miliamperu tāds stabilizators strādā pat bez tranzistora. Tāds arī tas ar 2 elementu stabilizators būs eksamena jautājumos. Tālāk. Pastiprinātāji ļoti svarīgs elements, un uz tā mēs, kā saka, dzīvojam. Pats nosaukums jau norāda, ka tas pastiprina signālu. Kreisā pusē ir platjoslas pastiprinātais, tad atkarībā no elementiem viņš pārsvarā pastiprina ļoti plašu signālu spektru. Labajā pusē ir joslas vai saucamais rezonances pastiprinātājs, kurš pastiprina tikai tās frekvences, uz kurām ir noskaņots kontūrs, kas atrodas tranzistoru kolektorā. Un šādu rezonances pastiprinātāju raidītājos vēsturiski izmantoja arī, lai frekvenci dubultotu, trīskāršotu.
vai pat pieckāršotu, bet pārsvarā schēmās izmanto tikai 2. vai 3. harmonisko. Tas ir harmoniskā, noteikti, ka bija kaut kādreiz pieminēts, tā ir frekvence, kas no pamatfrekvences atšķiras veselu skaitu reizes, 2, 3, 4. Ja mums ir, pieņemsim, pamatfrekvence 3,5 MHz, kas ir 80 metru gabala sākums, tad attiecīgi tur 2. frekvence būs, 2. harmoniskā būs 7, 4. būs 14 un tā tālāk. Tā nākamais. Uztvērēji un raidītāji, tas ir mūsu pamats, ka saka, uztvērējs un raidītājs, tas ir 2 transivera daļas. Šī prezentācijā mēs apskatīsim ļoti globalizēti vai virspusēji, tikai uztvērējus un raidītājus un izmantosim saucamās bloku schēmas, kur nebūs konkrēti katrs elements atspoguļots, bet būs atspoguļots vesels bloks. Un vai izmantojot simbolu, varēs atšifrēt, kas tas ir par bloku, vai mēs būtu gadījumi tādi, ka bloku schēmā iezīmē vienkārši kvadrātu, iezīmē bultu iekšā, bultu ārā, un tad pieraksta klāt, kas tas ir par elementu domāts. Šito varētu mēģināt tomēr kaut kā atcerēties, jo var gadīties, ka tomēr kādreiz sapināties kādā no juridiskajiem vai drošības jautājumiem, tad varbūt tehniskais jautājums jūs var izglābt un, kā saka, tikt pirms tiem 60% eksāmenā. Tā uz priekšu. Definīcijas, kā jau teicu, svarīgākais elements, viens no svarīgajiem transīveru elementiem pastiprinātājs. Tātad tas pastiprina ievadīto signālu, uz barošanās avota enerģijas rēķina un izējā dod stiprāku vai spriegumu vai strāvu. Svarīgākie raksturlīki lielumi tātad ir pastiprinājuma koeficients, kas tiek mērīts decibelos, arī iepriekšējā prezentācijā tika pieminēts, tātad tā ir izējas un ieejas signālu attiecība. Un attiecīgi no caurlades joslas, vai tas ir platjoslas pastiprinātais, vai augstfrekvences rezonances, jeb joslu pastiprinātais, vai zemfrekvences, respektīvi skaņas frekvences pastiprinātais, vai impulsa pastiprinātais. Ģenerators saukts arī pa oscilatoru. Mūsu terminos ir diezgan bieži, diemžēl, arī anglicismi, un ar tiem būs jāsamierinās, jo transīverim ne pie vadības organiem, ne arī schēmās nekur nebūs mūsu valodā, būs visur angļu valodā. Tātad ģenerators ir oscilators, elektroniskā schēma, kas ģenerē mainstravas signālu, izmantojot līdzstravas barošanas avotu, to, ko mēs iegūm no taisngrieža. Populārākie izējas signāli, tātad sinusoidālais, taisnstūra, trīsstūra formas signāli. Svarīgākie parametri ir izējas frekvence un izējas spriegums. Protams, arī forma. Un schēmās parasti apzīmēti ģeneratori ir ar vārdiem VFO, saīsinājumi, tad Variable Frequency Oscillator, vai ar kvarca kristālu stabilizēti, Crystal Controlled Oscillator, vai ar spriegumu vadāmi Voltage Controlled Oscillator. Tālāk. Modulators, tā ir elektroniska ierīce, kas mums nodrošina mūsu informācijas uzklāšanu uz augstfrekvences signālu. Kaut kur bija mums iepriekšējās prezentācijās, tāds termins tika pieminēts, un tad šī tā ierīce, kas no 2 signāliem veido 3. signālu. Tad no pastāvīgā nesēja, uzklājot mūsu informācijas, signālu veidojas modulētais signāls. Amatieru praksē mums populārākie modulācijas veidi ir single sideband, attiecīgi tātad vai no upper sideband vai lower sideband, augšējā vai apakšējā sānjosla, frekvences modulācija, frequency modulated signal, fāze modulācija, phase shift keying,
un arī amplitūdas modulācija. Tā vairs nav pārāk populāra, bet, diemžēl, eksamenu jautājumos tomēr jautājumi par amplitūdas modulāciju parādās vairāk kā vienu reizi. Vēl svarīga lieta gan uztvērējos, gan raidītājos ir jaucējs, maisītājs vai angliski saucot mikseru. Tā ir iekārta ar 3, kā saka, galiem, 2 ieejas un 1 izeja. Tās 2 ieejas signālus nelinārais elements sajauc un rodās izejā dažādas frekvenču kombinācijas. Populārākās, protams, ir F1 mīnus F2, F1 plus F2 vai F2 mīnus F1. Un pareizi te aiz jaucēja stāv joslu filtrs, ar kuru mēs izdalām vajadzīgo frekvenci vai vēlamo signālu. Diemžēl eksāmena blokskēmas reizēm ir vienkāršotas. Tas, lai jūs pārāk neuztrauc, filtrs vienkārši izlaists, kā saka, pēc noklusēm uzskatot, ka tas ir jaucējiem sekojoša sastāvdaļa. Tā juriste vēl ielicis linku, kur var paskatīties vēl papildus informāciju. Tā, uztvērēji paskatīsim tādā secībā, kā viņi vēsturiski izveidojās. Radio pašos pirmsākumos bija amplitūdas modulācijas uztvērēji. Nākošajā slaidā te būs redzami. Pats pirmais 20. gados bija detektoru uztvērējs, kas sastāvēja no antenas, pārskaņojumā ieejas joslu filtra, kristāla detektora, diodītes un austiņām. Pēc tam, attīstoties jau pastiprināšanās tehnikai, šo uztvērēju uzlaboja, pievienot augstfrekvences pastiprinātāju un zemfrekvences pastiprinātāju, un tad jau to apraidi varēja klausīties skaļi un vairāki cilvēki vienlaikus. Tātad šis uztvērējs ir paredzēts tikai amplitūdas modulācijai. Nākošais ir superheterodīna uztvērējs, un tas ir pamats līdz šim lielākajai daļai visu uztverošo iekārtu. Mūsdienās, protams, tagad nāk jau arī cipartehnoloģijas, bet superheterodīns vēl joprojām ir visos transīveros, kas ir ražoti līdz kaut kādam 2010. gadam. Blokskēma izskatās diezgan komplicēta, bet eksāmenu jautājumos viņa būs vienkāršāka. Ja mēs skatāmies, tad signāls pienāk no antenas uz preselektoru vai pārskaņojumu ieejas filtru, tālāk tiek pastiprināts, kaut kādos apraides lētākos uztvērējos, varbūt tas pastiprinātais var nebūt, un tad ir atšķirīgākā superheterodīnā daļa, kas ir oscilators, vai nu heterodīns, vai ģenerators un jaucējs. Tātad jaucējā tiek sajaukts ieejas signāls ar heterodīnu signālu, un pēc tam tiek izfiltrēta konstanta frekvence, ko sauc par starpfrekvenci. Par superheterodīnu šī pakāpē būs arī eksāmenu jautājumi. Vismaz vienu jautājumu es atradu, kur prasīt aprēķināt heterodīnai oscilatora frekvence pie dotas starpfrekvences un dotas ieejas frekvences. Populārākais variants tur var būt tāds, ka ieejas frekvence ir kaut kādi 11 MHz, starpfrekvence ir līdz 10 MHz, un tad jums no ieejas signāla atņem uz starpfrekvenci, jūs varētu atrast to frekvenci, uz kuras ir jānoskaņo heterodīns. Heterodīns ir pārskaņojums, lai mēs varētu pārklāt plašāku diapazonu. Tātad pēc filtra stāv starpfrekvences pastiprinātais, un tālāk sākās tā daļa, kas eksāmenos ir tikai viena no 3 daļām. Šeit ir 3 daļas, kas apzīmētas 3 dažādām krāsām. Amplitūdas modulācija ir zilais trakts, zaļo un sarkanu mēs varam domās atmest. Tālāk mums interesējušais amatieru prakse ir svarīgākais ir zaļais trakts, kas ir domāts telegrāfa un SSB signālu uztveršanai. Un tad mēs varam atmest no tās blokskēmas zilo un sarkano traktu. Un eksāmenu jautājumos es pamanīju, ka bija arī uzsvars uz frekvenču modulācijas traktu. Frekvenču modulācijas traktam
zīmīgie elementi ir amplitūdas ierobežotais un frekvenču diskriminators. Tātad varētu būt, ka eksāmenā būs uzzīmēta schēma, lai starpfrekvences pastiprinātāja būs tā sarkanā trakta divas iekārtas un tālāk attiecīgi zemfrekvences pastiprinātājs skalienis. Un varbūt jautājums, kādam blokam būs, pieņemsim, uzrakstīts vienkārši, kas tas ir pa bloku. Ja būs apmēram, mēģinot atceroties šo schēmu, izdomāts, kas tur ir izlaists. Tālāk. Vienkāršos komplektos, ko piedāvā radiometriem pašu būvēšanai, ir arī tiešās pārveidošanas uztvērējs un nejaukt ar tiešā pastiprinājumu uztvērēju. Tiešā pastiprinājumu uztvērējs bija tas, kas bija vēsturiski pats pirmais, ko mēs izmantojam amplitūdas modulētu signālu uztveršanai, bet tiešās pārveidošanas ir tāds signāls, tāds uztvērējs, kur no antenas pienākošo izfiltrēto signālu uzreiz sajauc ar augstfrekvences signālu, kas ir ļoti tūs uztvertājiem signālam, un izējā mēs iegūstam zemfrekvences signālu. Produkti visi liekie tiek nofiltrēti ar zemfrekvenču filtru. Eksāmenā iespējams, ka šis jautājums pat nebūs, bet tas tā jums kopējai attīstībai. Nākošais tātad ir pēdējais modes kliedziens uztveršanas tehnikā. Software defined radio, tātad uztvērējs, kurš jau izmanto ciparu tehnoloģiju. Analogos tehnoloģijas mums pazīstamais paliek IES preselektors un pirmais jaucējs un heterodīns. Tālāk seko analogi digitālais pārveidotājs, un tālāk jau ir datorprogramma vai konkrēti programmēts jau mikročips, kas apstrādā signālu līdz iegūstam mēs uz zemfrekvences signālu. Šāds uztvērējs varētu būt varbūt tiem, kas ļoti nedomā uzreiz momentā tālus plānus kaut, tad ar šādu uztvērēju var paklausīties, kas notiek ēterā, tie saucamie RTL donglu vai saucamie RTL puļķi, kurus var piesprost kompjutera USB ieejā, un šī te RTL donglu vai šī te flash, kas izskatā uztvērēja ieejā, pieslēgt antenu, bet šī RTL-ā nav IES filtris, un lai jums būtu vieglāk uztveršana, tad mums varbūt jāpatrenēs un pašam kāds IES filtriņš elementārs jāuztaisa. Tālāk ir raidītāji. Mēs signālus esam saklausījušies, un tagad mēģināsim raidīt. Vēsturiski atkal raidītāji veido šādā te secībā. Pirmais bija telegrāfa raidītājs vai continuous wave raidītājs. Tātad bija pārskaņojums ģenerators, tālāk atdalošais pastiprinātais, tālāk nāca manipulējamais pastiprinātais, kuru operators manipulē telegrāfu atslēgu. Un attiecīgi šī pastiprināta izēja vai nu signāls bija, ja nospieda atslēgu, ja atslēgu atklāda, signāla nebija. Veidojās nosacīti digitālais signāls. Tālāk ir viens vai divi vai vairāki pastiprinātāji, un kāds no pastiprinātājiem var tikt arī izmantots kā frekvences reizinātājs, ko es minēju iepriekš, respektīvi, tad tas ir rezonances vai nu joslu pastiprinātājs, kuram izējā ir ieslēgts kontūrs, kas laiž cauri vai nu otro vai trešo harmonisko. Un tālāk ir zemo frekvenču filtris, ļoti daudzās eksāmenu piemēros, tas nav uzzīmēts, bet es tomēr iekļauju, tāpēc, ka tas ir gandrīz vai obligāts elements mums jebkurā raidītājā. Šis varētu būt varbūt pirmais vienkāršākais raidītājs, jo noteikumi jūs zināt Morzes kodu. Tālāk ir diezgan arhaisks raidītājs, bet par šā raidītāja blokschēmu vismaz pāris eksāmenu piemēros es atradu jautājumus, un tāpēc arī šī prezentācija ir ieslēgts. Tad atkal ņemot no kreisās puses mums ir pārskaņojums ģenerators, tālāk ir atdalošais pastiprinātājs,
Un tālāk ir 1, 2 vai 3 pastiprinātie, kas attiecīgi var strādāt vai nu tiešā pastiprināšanās režīmā, pastiprinot pamatfrekvenci, vai arī izdalot kādu no augstākajām harmoniskajām. Un pie amplitūdas raidītāja bija tur tāds viltīgs jautājums, kad mums, pieņemsim, ir 3,5 MHz ģenerators, un kā mēs no tā varam iegūt 21 MHz. Nu, tad ir, kā saka, 21 jāizdala ar 3,5, un tad jāskatās, kā mēs varam reizināt. Vai nu reizināt ar 2 un ar 3, vai 2x2, vai 3x3. Tad attiecīgi mēs varam iegūt vai nu 2, 4, 6 vai 9 harmonisko. Nu, tā ir nosacīti tad slēdzītis, kas it kā var pārslēgt uz zemākām frekvencēm. Nu, un arhaiski amplitūdas modulācijas raidītājiem signāla modulācija notika izējas kaskādē, kurai tika pievadīts jaudīgs zemfrekvences signāls. Tas signāls bija praktiski samērējams pēc jaudas ar augstfrekvences signālu. Un tālāk, protams, tāpat kā parasti cauri filtram un prom uz antenu. Tālāk. Frekvenču modulēts raidītājs, pa cik mums eksāmenā noteikti bija jautājums par frekvenču modulētu uztvērēju, tad varam arī apskatīt frekvenču modulētu raidītāju. No labās puses skatoties, 3. ir pamata elements ģenerators, kuru jau mēs izmantojam gan telegrāfā, gan amplitūdas modulācijas raidītājos, bet šeit ir tāda īpatnība, ka šis ģenerators tiek stūrēts ar mūsu informāciju. Tātad konkrētā gadījumā ar skaņas signālu no mikrofona caur zemfrekvences pastiprinātāju tiek veiktas darbības uz ģeneratoru, un viņš mums runas taktā maina frekvenci nelielās robežās. Ir šaurjoslas un platjoslas frekvenču modulācija. Amatieru sakaros mēs izmantojam šaurjoslas modulāciju. Apraidē izmanto platjoslas modulāciju augstākas skaņas kvalitātes sasniegšanai. Tālāk ir pastiprinātāji, kas strādā vairs tikai tiešās frekvences pastiprināšanās režīmā, un attiecīgi atkal zemo frekvenču filtrs un antena. Nākošais ir mūsu transīvera svarīgā sastāvdaļa SSB raidīšanas trakts. Atkal no kreisās puses sākot, mums ir mikrofons, vai nu attiecīgi datora skaņas karte. Un tālāk nāk pirmais jaucējs, kuram pienāk klāt arī SSB vai atbalsta ģenerators. Sasumējot kopā, veidojas dažādas frekvences, no kuras mēs izfiltrējam attiecīgi no modulācijas veidā vai no augšējo vai apakšējo sānu joslu. Un jaucējs šeit ir īpatnējs ar to, ka ir saucamais balansētais jaucējs, kurā izēja ir ļoti samazināts IES frekvences līmenis. Tādas pamatfrekvence, kas no oscilografa tiek maksimāli nospiesta, papildus tiek nospiestā filtru un filtra izējā. Jau uz pastiprinātāju nāk tīrs SSB signāls, kuru apskatījām Matīs iepriekšējā prezentācijā. Tālāk šo stabilās frekvences vienjoslas signālu mēs padodam uz saucamo diapazonu jaucēju, uz kuru tiek padots arī diapazonu pārskaņojamais ģenerators vai nu VFO. Transīveros tas var būt vai nu parasts VFO vai varbūt frekvenču sintezators. Tas jau ir detaļas, ko jūs apgūstat tālākā laika gaitā. Aiz diapazona jaucēja noteikti stāv diapazona joslu filtri, kas no kopējā sajauktā spektra izfiltrē konkrēto diapazonu. Vienkāršākais variants, piemēram, mums ir SSB signāls tiek formēts uz 9 MHz, uz kā strādā atbalsta ģenerators. Tālāk mēs pieliekam diapazonu VFO, tātad mainamās frekvences ģeneratoru 5 MHz, 9 plus 5, kā jūs labi saprotat, iznāk 14 MHz. Nu, jūsu gadījumā 14 MHz nebūs aktuāli, tātad jums būs vajadzīga augstākā frekvence, pieņemsim 21 - 9, tas būs 12 MHz.
iespējams, ka kādā uzdevumā arī būs tāds jautājums aprēķināt VFO frekvenci. Un tālāk atkal pastiprinātie, kas darbojas tieši uz pamatfrekvences pastiprināšanu, zemo frekvenču filtrs un antena. Tālāk ir tātad saites, kuru jūs varat vēl paplašināt un papildināt savas zināšanas. Nu, it kā bija gari un sarežģīti, bet, kā jau teicu, pat cik tehniskā vai daļa vai radiotehniskā daļa eksāmenā ir zem sadaļas R, radiotehnika, kas ir viena no 4 sadaļām, un šīs dienas prezentācija ir 3. daļa no radiotehniskās sadaļas. Tātad praktiski kā kāds no šiem jautājumiem ir, jau eksāmenā tas ir 1/12. Nu, man īsumā tas ir viss. Klausos uzmanīgi jautājumus. Tā, Juris, ko gribi? Jā, es domāju, ja neviens nejautā, tad es uzdošu tādu provokatorisku jautājumu, kas varētu aizvest mums pie kaut kādām vēl interesantām atbildēm. Kāpēc zemo frekvenču filtrs jāpievieno pirms antenas izējas? Tāpēc, ka jebkurā pastiprinātājā bez pamat frekvences arī ir klātesošā 2. un 3. harmoniskā, un pat cik mūsu radioamatori diapazoni arī ir harmoniskajām balstīti, tas ir vēsturiski izveidojies, bet tas ir atsevišķs stāsts. Bet tas zemo frekvenču filtrs ir tāpēc, lai mēs pieņemsim, raidot 3,5 MHz diapazonā, neradītu amatieriem traucējumus, kuri strādā uz 2 reiz augstākas frekvences, respektīvi uz 7 MHz. Nu jā, un te uzreiz savalkās kopā ar likumu pirmās nodarbības. Pirmo nodarbību, kur bija rakstīts par traucējumiem, un tātad šis ir jautājums, kam ir jāpievērš vienmēr uzmanība, lai jūs raidītājs nerada traucējumus tālāk nākošajās frekvencēs uz augšu. Tieši tā. Un, kā es teicu, eksāmena jautājumos blokschēmas ir reizē tik stipri vienkāršotas, ka šis zemo frekvenču filtrs nav iekļauts, bet ja jūs paši būvēsiet kādu vienkāršu kaut vai QRP raidītāju, tas tomēr ir vajadzīgs elements. Vēl. Jā, Ingus. Klausos, Ingus. Labdien. Jā, tagad Dzirdu. Gribēju pieminēt, ka, piemēram, radioamatīra tas te, diapazons var uztvērt reģenatīvu uztvērību. Jā. Varu vērts pieminēt. Ceļš, kas grib pats taisīt kaut ko tādu. Jā, tas ir arī viens no vēsturiskajiem uztvērēju tipiem, kas radās pirms superheterodēna uztvērēja. Tam ir paaugstināta jūtība, bet ļoti zema stabilitāte, kā saka, uzpūšana ģeneratoru un viss aizpeld. Bet ir tāds, jā. Jā, paldies. Vēl. Šeit es redzu, čatā ir jautājums no Edgara, kā var izmērīt, kādas frekvences mēs raidām? Kā var izmērīt? Izmērīt var ar frekvenču mēru vai ar frekvenču skaitītāju, frequency counter. Labs jautājums, tāpēc, ka eksāmenā viens no jautājumiem bija, kas nosaka frekvenču skaitītāju vai frekvenču mēra precizitāti. Frekvenču mērs balstās uz to, ka ir ļoti precīzs laika intervala ģenerators, un tālāk ir jau skaitīšanās kaskādes, kas attiecīgi skaita, cik impulsi ir tajā konkrētajā laika sprīdī. Eksāmena jautājuma tieši bija, kurš mezgls nosaka frekvenču skaitītāju vai frekvenču mēra precizitāti, tas ir laika intervala standarts. Laikam izskatās, ka jautājumu vairs nav. Tā ir. Ok, tad, ja jautājumu nav šodien kaut kā ļoti operatīvi esam tikuši galā, tad
no manas puses lūgums neaizmirst par pieteikšanos elektroniskie sakari. Otrs, tiekamies tad rītā 19:00. Tad parunāsim par antēnām un izplatīšanos radioviļņu, kas arī visnotaļ interesanta tēma. Un, palielam, kādi jautājumi varbūt jau manis ir? Jā, par rītdienas prezentāciju. Tātad jautājumi par antenām būs eksāmenu biļetēs noteikti. Par izplatīšanu nezinu, vai būs, bet tas varētu jums pašiem būt interesanti tieši. Pāris, man liekas, ka bija pāris jautājumi. Bet, jebkurā gadījumā jāpareic, saka, ļoti interesanti tāpat, bet pāris jautājumi bija. Ok, ja jautājumu nav, Gunār, milzīgs tev paldies. Te uzdevu jautājumus, kādu kategoriju. Jautājumi visi ir uz B kategoriju. Es domāju, ka šeit esošā publika C kategoriju nekārtos. Nekārtos, bet šeit ir arī publika, kas grib kārtot A kategoriju arī, bet tur starpība ir tāda, ka A kategorijai lielākā daļa ir ļoti līdzīgu jautājumu, atšķirās tikai daži jautājumi. Bet jā, mēs dotājiem uzsvaru liekam uz B kategoriju. Vēl bija kaut kāds čatā jautājums, kurš palaidu garām. Pēteris roku pacēla. Jā, Pēteri. Jā, labvakar, es skatījos tur tas biletes eksāmeņiem, tad to augšējo rindiņu uz A kategoriju nevajag akceptēt uzmanību. Uz B. Nē, ja tu kārtosi B, tad tikai B. Jā, tie augšējo tie, kas grib kārtot A. Jo tu viss skaidrs, paldies, laimīgi. Cik vieglāk ir likt C kategoriju? C kategoriju likt ir vieglāk. Bet ar C kategoriju jūs sevi ļoti, ļoti, ļoti ierobežosiet. Tādā ziņā, ka jums būs tikai diapazoni un ierobežota jauda raidstacijām. Manā skatījumā nemaz tik problemātiski nav nokārtot B. Ja ir saņēmušies, esat tad, noklausījušies kursu, tad B kategoriju var nokārtot mierīgi. Un ar B kategoriju jūs arī drīkstēsiet raidīt C kategoriju. Tā ka nekāda problēma. Jā, Pēteris roku pacēla. Es vienkārši gribēju ar humoru piebilst, ja C kategoriju nokārtos, varēs uz te krekla savu izsaukumu uzrakstīt. Ar 4 burtiem, jā. Jā, bet vēl tātad C kategorijai noteikti juridiskie jautājumi un drošības tehnikas jautājumi jāzina tāpat kā B kategorija, un tā ir praktiski gandrīz puse no eksāmena. Tā ir labs jautājums. Cik tālu vēl tā ierobežotā jauda? Un te man uzreiz nāk prātā sapnis, ko es redzēju naktī. Pie manis atnāca rūķīts un tā kā prasīja, tu te gatavo visā, palīdz tur gatavot prezentācijas un tā kā jauno samatieru. Tev ir 2 vēlēšanās. Es varu dot pašus jaudīgākos raidītājus, pastiprinātājus, bet tev būs tā pati draņķīga antena, kas tev stāv tur uz loģijas. Vai arī otrs variants, tev visu atlikušo mūžu būs jāraida ar 20 vatiem, bet es tev došu jebkādu antenu. Un tad par to tālu velku un ierobežoto jaudu, tā ir tā atbilde, ka jauda nav tas rādītājs. Tas spēks, laikam, lielākais ir antenās, un es domāju, Gunārs neļaus man samalot. Tā kā es pie rūķīša, ziniet, ko izvēlējos. Tieši tā antena ir visefektīvākais, vismazāk trokšņojošais augstfrekvences pastiprinātais, kas darbojas abos virzienos, gan uz uztveršanu, gan uz raidīšanu. Un par nākamais var C kategoriju lietot DMR un citas digitālās raidstacijas. Jā, tad ar C kategoriju var lietot DMR un citas digitālās raidstacijas un izmantot retranslātorus. Tādā ziņā tie, kas pa Latviju ir izvietoti. Tāpēc, spiežam uz antēnām, vēl labāk ir nokārtot B kategoriju, un tad var ne tikai uz, 2 metros un 70 centimetros spiest uz antēnām, bet arī zemākās frekvencēs un sarunāties jau ar Amerikas Savienotajām valstīm un nekādu problēmu tajā nesaskatīt. Arvi neļauj man samalot, bet man liekas, ka C kategorijā neko ar antenām īpaši izdarīt nevar, jo man liekas, ka tur neko nedrīkst modificēt, vai tā ir taisnība. Tā kā, visi uz B kategoriju. Negribu dzirdēt atradas. Ja antēna augstuma izmēri tiek reglamentēti, antēna augstumi netiek reglamentēti, var rasties
problēmas ar mastu augstumiem, tad, no kuriem tad jāsāk saskaņot viņus ar jūsu pašvaldības būvvaldi, bet kā tādas pašas antenas izmēri netiek reglamentēti. Vēl kādi jautājumi? Mums te vēl bija jautājums. Cik sapratu no e-pasta būs pieejami video ieraksti? Kur tie būs pieejami? Juri, ja tev nav grūti, varbūt iemet Latvijas radioamatieru līgas YouTube kontu, bet ierakstot YouTube Latvijas radioamatieru līga, jums izlaiks pirmais Latvijas radioamatieru līgas konts. Droši varat piesakot. Starp citu, šodien bija apaļš notikums. Mums šodien ir 100 sekotāji kontā līdz, uzsākām kursu, nebija neviena. Un pateicoties kursam jau ir 100. Tā ka viss notiek, viss iet uz priekšu. Tāpēc, jā, tur visi video tiks ievietoti tur. Jā, paldies, Juri. Vēl kādi jautājumi? Ugo? Jā. Būtu viens īsts jautājums. Jā. Runājot par eksāmenu, mums būs piemēram praktiskā daļa. Jā. Nē, praktiskā daļa tu domā kaut ko darīt ar aizsacīju? Jā, piemēram, uz vietas, vai būtu kaut kas tādais arī jāmēģina darīt. Nē, uz vietas būtu tikai tests. Testu nokārtoja, ieguva izsaukuma signālu. Nenokārtoja testu un neieguva izsaukuma signālu. Viss ļoti vienkārši. Labi, paldies. Jā, lūdzu. Vēl kāds jautājums? Ok, ja jautājumu nav, tad jāpošas skatīties, jāpošas gaidīt hokeja spēli šodien. Un ceru, ka tad rītā jūs redzēt jūs atkal visus tikpat kuplā skaitā. Prieks, ka skaits nesamazinās, kā pareizi teica Gunārs. Tas tiešām priecē, ka jau arī tik ilgi jūs esat ar mums un kā saka, nezaudējat dušu. Tas mūs priecē un vieš mūsos, kā saka, zināmu gandarījuma sajūtu. Tad rītā 19:00 tiekamies un turpinām runāt par antēnu un radio viļņu izplatīšanos. Jā, un nebaidieties no B eksāmena tehniskajiem jautājumiem. Tas tieši tas, ko mēs jums mēģinām uzsvērt, ka ir iespējams nokārtot arī zinot pārējās daļas. Ok, ja jautājumu nav, liels paldies visiem. Tad uz tikšanos līdz rītam visiem 7:3 jauku vakaru. Paldies, visu labu. Paldies. Paldies, visu labu.